Tātad esam mēs Vīnē, vienā no labākajiem bowling centriem. Nu, protams, manuprāt, ir izspēlēti fināli jau pagājuši man 32 spēles. Kvalifikācijas beidzas kā 12. vietā, ieejot par vienu ķegli. Veiksmes faktors šoreiz bija manā pusē, mūsu pusē, Latvijas pusē. Žēl, protams, rumāni, bet tas ir bowlings, tas ir sports. Kādreiz arī mēs paliekam aiz svītras, kādreiz tiekam arī augstāk. Laba kvalifikācija, nav ko piebilst, viss kārtībā. Šodien vēl 8 spēles. Vai es varu teikt, ka bija slikti? Nē. Bija kļūdas, bet kopumā nospēlēja labi. Uzlaboja vidējo rezultātu, tāpēc nav ko slikti piebilst. Spēlēja kopā ar Norvēģi, diemžēl gūta traumu, žēl, jo arī cīnījās ļoti spēcīgi. Viņš izstājās, tāpēc palikām mēs 11, no viņam 12. vieta automātiski. Es kopā beidzu 8. mīnus 34 no 7. vietas no Somu spēlētāja Nika Oksanen. Tas man ļoti labs rezultāts priekš manis, un es esmu sevi noteikti apmierināts. Tāpēc, vienreiz aizmirst garām par vienu ķegli, tas maniem ir ļoti liels gandarījums par 32 spēlēm. Ar to es tiešām lepojos. Kamēr būšu kameras, pateikšu lielu paldies Lijānai, kur tagad stāv un filmē man. Tiešām fantastiska pieredze kopā ar viņu spēlēt un malets, un vēl viss tikai priekšā. Ļoti labs starts arī viņai. Beigām, protams, viņa vairāk atslāba un varēja arī paudīt spēli, bet tā ir, ka mēs bišķi daudz saspingstam ar es. Tāpēc sākums mums ir tāds pagrūtāks, tad beigās mēs jau piespēlējamies. Tāpēc arī Lijāna ir malets un paldies viņai par atbalstu visu turnīru laikā. Arī Lijānas draugs sniedz vajadzīgo atbalstu, vajadzīgā brīdī. Paldies arī viņam. Aizņemoties tā bija, viņš tas visu to klausās un teikšu tā, kad bija teicis, ka es brauksim uz Austriju, es noteikti zināju to, ka es lūkšu Ivaram, lai viņš brauksim līdzi. Paldies viņam, liels par to, ka viņš neateica, jo viņš arī varēja atteikt, bet viņš izvēlējās braukt mums līdzi un mums arī palīdzēja. Tiešām viņš ir ieguldījis mūsos ļoti daudz šajā čempionāta laikā, iztērējis ļoti daudz nervus, ko vēl vairāk sirds matus, bet mēs viņu ļoti mīlam un viņš mums ir kā vakar man Matiņš teica, viņš ir mūsu fāters. Tāpēc Ivaram liels paldies arī no manis, viņš tiešām, mēs paveicam visu kopā. Ivars te ievies ļoti lielu aktavu tajā visam darbā. Tāpēc es domāju, ka pirmā čempionāta aizdīts godam, pirmā pieredze top 8 Eiropā. Es domāju, ka to arī mēs varam lepoties. Un paldies, ka bijāt mums kopā arī attālināti mums atbalstījāt. Tas vienmēr ir ļoti svarīgi. Un uz priekšu Latviju. Paldies, tiekamies mājās.